Prieks jūs visus sveikt šajā otrajā adventa svētdienā. Šodien noslēdzam Alfas nodarbības. Mums vēl ir palikusi nedēļas nogale, bet to mēģināsim atstāt tad, kad varēsim satikties. Un šī pēdējā tēma ar jautājumu zīmi ir, kāpēc man ir vajadzīga baznīca, ko man dod baznīca. Tad lūksim, lai Dievs atver mūsu sirdis šīm patiesībām. Lūksim par misionāru Jāzepu Bastēnu. Lūksim arī par visiem tiem, kas tiešsaitē šajā brīdī seko, klausās. Tā ir svarīga tēma. Baznīca, kas jau caur 2000 gadiem ļauj Kristum būt klātesošam, būt mūsu vidū, būt cilvēku sirdīs. Un iesāksim ar lūkšanu, varam piecelties Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstības spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen. Mūžīgi mūžos slavēts. Šodien šī nozīmīgā un lielā tēma baznīca. C'est même pas d'introduction, parce qu'alpha, c'est A, ça veut dire seulement le début du début. Tā ir tik liela tēma, ka tas pat nebūs ievads. Būtu vajadzīgi veseli semināri, lai runātu par baznīcas tēmu. Tas būtu tikai dot jums garšu, iet tālāk un meklēt. Un jūs, kā zinat, alfa ir alfabēta pirmais burts, pats sākums. Šodien vārdam baznīca ir tik daudz nozīmes, cilvēki tik dažādi to izprot. Un es tāpēc vairāk runāšu par to, lai jums rodas vēlme, lai jūs gribat nogaršot un censtos saprast šo noslēpumu, kas ir baznīca. Ļoti bieži cilvēks saka, es mīlu Dievu, mīlu Jēzu, bet es nemīlu baznīcu. J'ai vécu dans une communauté avec des moines où la devise était aimer l'église et la faire aimer. Es kādu laiku pavadīju kopienā ar brāļiem, un viņu devīze bija mīlēt baznīcu un darīt visu, lai viņa tiktu mīlēta. Alors, qu'est-ce que mon expérience de l'église quotidiennement? Kāda ir mana ikdienas pieredze un izpratne par baznīcu? Moi, j'habite ici, dans cette église, j'habite ici. Man ir jāsaka un jāatzīstās, ka es dzīvoju šeit. Es dzīvoju baznīcā. L'église est ma première expérience, moi, tous les jours, c'est mon chez-soi, c'est mon home, comme on dit en anglais, ou heim en allemand. Es gribu teikt, ka tā ir mana māja, mana dzimtene, ka te es esmu. Es nevaru sevi kaut kā savādāk izprast vai iedomāties. Es domāju, ka es šeit esmu. Ne tikai es atnāku uz dievkalpojumu, bet praktiski visu dienu es pavadu šeit. Un var teikt, ka es ir aizmiegu šeit. Un katru rītu man ir šī žēlastība 7:30 nākt uz svēto misi, svinēt Euharistiju. Katoļu baznīcā mēs sakām, baznīcas virsotne, baznīcas avots, no kura viss izplūst, ir Euharistija, svētā mise. Un es daudz domāju pirms šīs uzrunas, kā runāt par baznīcu. Un es biju iedvesmots šodien no rīta, atverot svētos rakstus, un tie man deva tā kā padomu, jeb norādījumus. Un šī pamatdoma, pie kuras apstāšos, atrodas radīšanas grāmatā 28. nodaļā. Et là, il y
y a Jacob, Israël, que vous connaissez. Un tur runa par Jākabu, no kura ceļās Izraels. Il est envoyé par son père Isaac d'aller en Orient pour chercher sa femme. Jūs ziniet, ka viņa tēvs viņu sūta uz tāliem austrumiem meklēt sev sievu. Alors il est pèlerin, quoi, vers l'Orient. Un īstenībā viņš dodas uz austrumiem un ir kā svētceļnieks. Il est à l'extérieur. Bet tā var teikt, viņš ir devies projām, viņš nav palicis uz vietas. Et alors le soir, il arrive dans un lieu qu'il ne connaît pas et il prend une pierre, il choisit une bonne pierre là, pour bien dormir. Un viņš, lai labi gulētu, meklē vietu un meklē tādu labu akmeni, ko palikt galgalī, kur varētu atpūsties un pavadītu nakti. Et là, il a eu un rêve mystérieux. Un šajā naktī viņam ir ļoti noslēpumains sapnis. Il voyait une échelle, il voyait les anges monter et descendre au-dessus de lui. Un šajā sapnī viņš redzēja lielas kāpnes, kas iesniedzās debesīs, un tur bija eņģeļi, kas kāpa augšup un lejup. Et il y a un Dieu qui commence à parler, il dit, je suis le Dieu de ton grand-père, de ton père. Un Dievs šajā sapnī viņam runāja un atklājas un saka, esmu tavu tēvu, tavu senču, tavu vecvecāku Dievs. Et je serai toujours avec toi. Un es vienmēr būšu kopā ar tevi. Et tout le sol où tu es, c'est déjà à toi. Un uz zemes, kur tu atrodies, tā jau ir tev domāta, paredzēta. Alors, il se réveille le matin No rīta viņš pamostās, et un peu choqué presque. viņš ir mazliet šokēts, varētu teikt. Et il dit, Un viņš saka, vraiment, ce lieu, c'est la présence de Dieu ici. patiešām šī vieta ir tik neparasta svēta, pats Dievs šeit ir klātesošs. Tiešām tas kungs ir šī vietā, bet es to nezināju. Es to nezināju. Je ne savais pas que c'était le lieu de Dieu. Tad viņš nezināja, neapzinājās to, ka tā ir Dieva klātbūtnes vieta. Il fait l'expérience de l'église, il n'est pas encore toute personne, il n'y a que lui et Dieu. Et il fait l'expérience de tous les anges, on dirait les saints aussi. Varētu teikt, ka šeit viņš piedzīvo baznīcu, kuras vēl nav. Viņš ir viens pats, bet viņš redz eņģeļus. Šodien mēs teiktu, ka tie ir svētie, bet viņam ir šī neatkārtojamā Dieva klātbūtnes pieredze. Alors il donne une clé importante. Un viņš dod kādu svarīgu tādu izpratnes atslēgu. Cik bija jāmā, ir šī vieta, te tiešām ir Dieva nams un še ir debesu vārti. Donc deux choses. C'est une maison de Dieu et c'est une porte du ciel. Tad divas lietas, ko viņš mums svarīgi pasaka, kuras varētu atcerēties, ka te ir Dieva nams un reizē tie ir debesu vārti. Vārti uz debesīm. Et donc voilà, mais il croit que c'est le lieu qui est le lieu de Dieu, simplement. Un sākumā viņš domā, ka tā ir vieta, kur viņš atrodas. Pour Dieu, c'est lui qui est la maison de Dieu, Dieu en personne. Bet īstenībā viņš pats, Jākabs, ir, ja tā var teikt, Dieva izvēlēts. Viņš ir pats Dieva mājoklis. Viņam šis liktenis ir paredzēts. Parce que déjà, son père avait dit que le Seigneur te guide et te multiplie pour que tu deviennes une assemblée multiple. Jo Dievs viņam paredz un saka, ka es vairošu tavus pēcnācējus, ka to būs tik daudz, ka no tiem būs mana tauta, kas man uzticīgi sekos. On ne peut pas, quand on rencontre Dieu, on ne peut pas rester seul. À longue durée, on ne vient pas, comment dire, le temps, vientul, c'est un peu négatif, mais tu deviens vientulnix, et si tu deviens vientulnix, tu deviens fécond, tu attires d'autres personnes. Tad, satiekot Dievu, tu nekad nepaliec viens. Latviešiem ir vārds tāds vientulis, un tam ir mazliet negatīva pieskaņa. Bet, ja tu no vientuļā kļūsti par vientuļnieku, tad tu pievelc Dieva draugus, un tad tev ir svētība, un tad tas ir tavs aicinājums. C'est l'expérience de Thérèse Lisieux qui dit attire-moi, c'est dans la Bible, attire-moi, et nous courons. Donc, tu ne peux pas rester seul avec Dieu. Tā ir mazās Terēzes no bērna Jēzus pieredze, kas saka, kungs pievelc mani, un mēs skriesim. Tie ir vārdi no svētajiem rakstiem. Tad, kad mēs esam baznīcā, mēs nekad neesam vieni, mēs tiekam Dieva pievilkti, uzrunāti. Et alors, il y a, dans le Nouveau Testament, justement, il y a Nathanaël, c'est Philippe qui va amener Nathanaël vers Jésus. Jaunā derībā mēs iepazīstam Natanielu, un tas ir Filips, kas atved Natanielu pie Jēzus. Et alors, Jésus lui dit, tu verras plus encore. Un Natanielam viņš saka, Jēzus, tātad tu vēl redzēsi vēl lielākas lietas.
Tu verras le ciel ouvert, Tu les redzēsi anges qui descendent au-dessus du Fils de l'homme. atvērtas debesis, un tu redzēsi eņģeļus kāpam augšā un lejā. Nathanaël, avec Philippe, fait une expérience de l'église, la première église avec Jésus. Un var teikt, Natanēls un arī Filips, kas viņu atveda kopā ar Jēzu, viņi jau ir pirmā baznīca. Tā ir pirmā baznīcas pieredze, jo viņi ir kopā. Et si dans notre église plutôt catholique ou orthodoxe, nous sommes plutôt, la première expérience de l'église, c'est plutôt verticale. Un jāsaka, ka varbūt mums, gluži pretēji katoļiem un arī austrumu baznīcai, kad mēs ejam baznīcā kā ēkā, varbūt tā pirmā pieredze, kas mums ir, tā ir tāda vertikālā. Mēs vispirms tā kā ticībā uzrunām Dievu, cenšamies satikt Dievu un sajūtam Dieva klātbūtni. Donc l'église, c'est toujours le langage de la relation. Bet vienmēr mums jāatcerās, ka baznīca ir attiecību vieta. Et cette première relation, c'est toujours avec Dieu. Un šīs pirmās attiecības, protams, ir attiecības ar pašu Dievu. Et donc là, Dieu peut se manifester. Donc la première expérience, c'est expérimenter l'église comme un home, comme un chez-soi. Parce que là où le ciel est ouvert, on est chez soi. Un var teikt, ka varbūt tā pirmā atziņa, ko mēs izceļam, baznīca ir vieta, kur es esmu pie sevis mājās, kur es jūtos labi, kur debesis ir atvērtas, kur es vienkārši esmu Dieva klātbūtnē. L'église commence à naître quand le ciel est ouvert. Baznīca dzimst no tā brīža, jeb tajā brīdī, kad debesis tiek atvērtas Et quand le royaume de Dieu s'approche. un kad debesu valstība kļūst klātesoša. C'est-à-dire quand on est proche de Jésus. Tad caur to, un kad mēs esam tuvu pie Jēzus, var teikt, debesu valstība ir tuvu klāt, un arī caur Jēzu debesis mums atverās. Parce que c'est lui le stroke akmené, comme on dit, c'est lui la pierre Jo fondamentale. viņš ir stūrakmenis, viņš ir tas pamats. Mais seulement intéressant, c'est que Jésus n'a jamais construit une église en pierre. Bet kas ir interesanti, Jēzus savas dzīves laikā nekad no akmeņiem necēla kādu ēku, māju vai baznīcu. L'église, pour Dieu, c'est d'abord l'homme, l'humanité. Priekš Dieva, priekš Jēzus baznīca vispirms tie ir cilvēki. Tad cilvēku pulcēšanās, satikšanās vieta. Il y a une juive qui s'appelle Etihe le Somme. Ir kāda ebreju sieviete, kas arī gājusi bojā koncentrācijas nometnē, Etie Hilesuma, Elle avait fait l'expérience de Jacob dans sa salle de bain. un viņa piedzīvoja, ja tā var teikt, savā vannas istabā šo Jākaba pieredzi, ka Dievs te ir klātesošs. Elle est tombée à genoux dans la salle de bain parce qu'elle rencontrait l'amour. Tajā brīdī viņa pat nokrita uz ceļiem, jo viņa sajūta Dieva Et mīlestību. elle-même, pour aider d'autres personnes, parce qu'ils allaient tous être envoyés au camp de concentration, elle est allée à Westerbork, dans un camp de concentration aux Pays-Bas. Un viņa sākumā tika aizvesta uz Vestenbergu, uz koncentrācijas nometni, Beļģijā, Aux Pays-Bas, Hollandē. Oui. Et là, elle a dit à Dieu, parce qu'elle voyait tous les hommes là, tous les femmes et les hommes, les enfants, elle voyait, mais ces gens-là sont sans maison, ils sont vides intérieurement, ils n'ont pas de présence, ils sont désespérés. Un tur viņa redzēja šos cilvēkus, un viņa dzima šī, ja tā var teikt, līdzcietība, jo redzēja cilvēkus bez mājām, bez dzimtenes, ja tā var teikt, izrautus ar saknēm. Viņiem nebija, ja tā var teikt, patvēruma vietas. Alors elle dit à Dieu dans sa prière très fort, Un savā lūkšanā viņa vēršas pie Dieva ar tādiem vārdiem. je te promets mon Dieu, Es tev apsolu, mans Dievs, je te chercherai un logement et un toit es meklēšu tev namu, meklēšu tev māju, meklēšu tev jumtu priekš tevis. dans le plus grand nombre de maisons possibles. Ar vislielāko, ja tā var teikt, kapacitāti un ietilpības iespēju. Parce que tes créatures, ils ressemblent à des maisons inhabitées. Jo es redzu, ka īstenībā tavas radības, tad cilvēki ir ļoti līdzīgi pamestām mājām, Où il y a un grand défaut de présence. kur pietrūkst tavas klātbūtnes viņu dzīvē. Donc, voilà. Oui, donc c'est justement cette expérience-là, surtout au temps de pandémie où il y a les distances et les masques, Un šī pieredze mums ir ļoti svarīga, īpaši pandēmijas laikā, kad ir maskas, distancēšanās, tad padomāsim par to, vai mēs esam de apdzīvoti. découvrir surtout l'Église comme une présence de Dieu, même si nous sommes distants. Atklāt baznīcas pieredzi, justies kā baznīcā, pat ja mēs esam distancējušies. Alors, parce que nous avons besoin d'être connectés, ça, l'homme a
besoin d'avoir des relations. Jo Souvenez-vous de mums relations. vienmēr jābūt attiecībās, ja tā var teikt, mums jābūt konektētiem pēdiņās ar Dievu, mums ir jāmeklē viņa tuvums. Alors ici, vous qui suivez le cours alpha, Jūs, kas esat šeit un tie, kas sekojat tiešsaitē, jūs, kas apmeklējat alfa kursu, pour vous, vous avez une expérience de faire l'église dans les petits groupes, jūs jau piedzīvojat šo baznīcas pieredzi, esot mazās dans les grupās, petites cellules. esot mazās tādās šūniņās. Et pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Un ne iekšpusē, bet arī ārpusē, esot varbūt virtuāli tās grupiņās. Puisque la pandémie ne permettait pas que nous nous rencontrions à l'intérieur. Pandēmija neatļāva, ka mēs satiekamies iekšpusē baznīcā, tad mēs tikāmies ārpusē. On est ici un jardin, et c'est là on faisait, sans le savoir, un peu comme Jacob, il était là et je ne le savais pas. Un mums bija līdzīga pieredze. Atcerieties, sākumā, kad tas bija iespējams, mēs bijām dārzā, tur arī kopīgi pārrunājām, un šī pieredze bija tāda, Dievs ir šeit, bet es to nezināju. Viņš ir klātesošs brāļos māsās. Donc, quelle est l'expérience la première expérience de l'Église? C'est justement celle-là, c'est l'amitié. Un tātad pirmā baznīcas pieredze, ko mēs tā kā izceļam, ir draudzība. Là, nous étions autour de la table et on partageait très vrai, très ouvert tout ce que nous vivions. Tur mēs bijām pie viena galda, tur mēs dalījāmies ar to, kas mums ir. Mēs sajūtām šo brālības, solidaritātes atmosfēru. Et ça nous a amené à venir dans l'église ici. Donc il y a des gens qui ont été baptisés. Un šī pieredze mūs atveda tālāk. Pat ir tādi cilvēki, kas alfas kursa laikā tika kristīti, saņēma sakramentus. Voilà, donc ça c'est la deuxième expérience, c'est non seulement l'amitié, mais aussi l'expérience d'une nouvelle famille, c'est-à-dire une famille baptisée. Es gribu teikt, ka tieši caur viņiem mēs saprotam, ka viņi atklāja jaunu ģimeni, un viņi ne tikai iet tādās jaunās attiecībās, bet caur kristību viņi tiek uzņemti Dieva draudzē baznīcā, kas jau ir Dieva ģimene. C'est Dieu qui nous appelle à la conversion, qui veut nous rencontrer. Dievs, kas mūs nemitīgi aicina uz atgriešanos un kas vēlas mūs atgriezt, pievērst sevi. Qui ouvre le ciel, donne l'Esprit Saint. Viņš, kas atver debesis, viņš, kas dod svēto garu. Notre travail, c'est de nous convertir, de nous repentir et de croire. Un mūsu uzdevums ir, tā var teikt, atgriezties. Mūsu uzdevums ir pieņemt to, ko Jēzus saka. Et quel est le travail de Un l'Église? kāds ir baznīcas uzdevums? Le baptême Tās ir et kristības. les sacrements qui suivent. Un tie visi sakramenti, kas seko pēc kristības Le saņemšanas. signe visible que j'appartiens à cette nouvelle famille, que je suis un nouveau-né, c'est le baptême. Un tā ir tāda arī ārēji visiem redzama zīme, kas piedaru Kristum, ka esmu baznīcas bērns. Et nous sommes tous, qui nous sommes baptisés, nous sommes des frères et des sœurs d'une manière éternelle. Un caur kristību mēs esam brāļi un māsas uz mūžīgiem laikiem, uz visiem laikiem. Tas nav izdzēšams. Alors, si on appartient vraiment à Dieu, si je dis j'aime Dieu mais je n'aime pas les frères, ben, c'est un gros menteur. Un tātad, ja mēs tā domājam, es mīlu Dievu, bet savu brāli nemīlu, mēs kļūstam par meļiem, mēs mānam sevi un Parce que citus. comment ne pas aimer quelqu'un qu'on voit en disant j'aime plus celui que je ne vois pas que celui que je vois. Jo tas taču nav loģiski, kā var teikt, ka es mīlu to, ko neredzu, bet mīlot to, ko redzu, es tomēr viņu nemīlu. Un, kas saka, mana mīlestība nevar būt patiesa pret Dievu, ja manī nav tuvāk mīlestības. Donc, première expérience, je dirais, c'est le home, donc je sors chez moi. Tad šī pirmā pieredze ir būt namā, būt mājās, būt pie sevis. Et la deuxième expérience, c'est l'amitié. Otrā pieredze ir draudzība, tuvība ar brāļiem, tuvība ar Jēzu. Et Jésus avait dit, il a dit, je ne vous appelle pas mes serviteurs, mais des amis. Jēzus to labi saka, es jūs nesaucu vairs par kalpiem, bet es jūs saucu par draugiem. Parce que je vous ai tous révélés. Tāpēc, ka jums visu es esmu atklājis un pateicis. Et deuxièmement, il n'y a pas de plus grand l'amour que donner sa vie pour ses Un amis. tālāk viņš arī saka šos vārdus, nav lielākas mīlestības kā tam, kas sadod savu dzīvi par draugiem. C'est dès là où on est ouvert au ciel ouvert, la communauté peut naître. Par teikt, tur, kur debesis ir atvērtas, tur cilvēku kopiena, tur draudze var arī dzimt. Je peux me sortir chez moi. Es sajūtos kā tāds, kas esmu mīlēts, pieņemts, es esmu pie sevis. Mais si le ciel est fermé, si on ne s'aime plus, même si on est dans une église, ben c'est raté. Bet, ja
mēs pat esam kopā fiziski un pat varam būt baznīcā, bet debesis ir aizvērtas, jo tāpēc, ka mūsos nav mīlestības, piedošanas, savstarpējas cieņas, tad tas neko nedod cilvēkam. Donc le lieu est important. Tad vieta kā tāda, tā ir svarīga. Vous savez par expérience que les lieux où on prie beaucoup, les pierres parlent de prière, c'est plus fort qu'un lieu où il y a beaucoup de péchés. Jūs ziniet, ka tāda vieta, kur daudz lūdzās cilvēki, saka, ka pat akmeņi ir, ja tā var teikt, lūkšanas caurstrāvoti, ka tā ir pielūgta telpa, tur ir bijis daudz cilvēku, kas ir nākuši un atdevuši godu Dievam, un ka tas vienmēr ir stiprāks kā ļaunums vai sliktais, kas ir. On voit que dans les lieux de pèlerinage, les lieux des apparitions, souvent, il y a beaucoup plus de présence de Dieu que des paroisses normaux. Mēs bieži vien redzam, ka lielās svētceļiem vietās, kur cilvēki lūdzās, kur viņi atnāk arī kā svētceļnieki, ir daudz lielāka dedzība un Dieva klātbūtne, varbūt kā dažās draudzēs. Un tieši tāpēc mēs atgādinām viens otram, ka mēs šī pasaulē esam svētceļnieki. Par exemple, les grands rassemblements chrétiens, ou à Thésée, ou avec le pape, on sent vibrer l'Église. Tās ir skaistas pieredzes, ja jūs esat Thésē kopienā, esat kādā svētceļojumā, vai jūs esat uz tikšanos ar pāvestu, kad ir daudz cilvēku, kad baznīca ir tādā veidā redzama un tā atdod godu un slavē, un jūs pilnīgi fiziski sajūtiet tās klātbūtni. Il y a des gens de tout le monde, quand ils se rencontrent, des jeunes de tous les coins du monde, ils se comprennent, ils se parlent, ils s'aiment. Ja cilvēki saprotās uzreiz, vai tās būtu jauniešu dienas, viņi ar savstarpēju cieņu un savstarpēju mīlestību izturās, viņi ir kā viena tauta. Mais si je vais dans une église où il n'y a pas de prière, c'est seulement un musée, ben, les gens se divisent, il n'y a que les touristes. Ja es eju kādā baznīcā, lai cik viņa skaista, kas ir kā muzejs, kur cilvēki nāk tikai skatīties, ja tur nav mīlestības, brālības, tad es jūtos kā kaut kādā turisma ēkā. La vraie église, pas le bâtiment, c'est l'homme. Tad, ko es gribu teikt, ka īstā baznīca nav ēka, bet tie cilvēki, tie ir brāļi un māsas. Jésus n'a rien construit, il n'a pas construit de maison. Jēzus neko necēla, viņš neuzbūvēja Il a māju, construit l'église. viņš veidoja baznīcu. L'église, c'était des personnes, c'était des disciples, c'était ses apôtres. Un viņa baznīca bija mācekļi, tie bija apustuļi, tie bija visi sekotāji, vīrieši un sievietes. Plus tard, ils ont même perdu les bâtiments, comme ils ne pouvaient plus aller aux synagogues, et le temple était détruit aussi. Vienā brīdī arī viņi, kristieši, pirmie pazaudēja ēkas, jo sinagogas tika nojauktas un arī Jeruzalemes templis pazaudēja savu aicinājumu. Viņi bija bez ēkas kā tādas. Donc je pourrais dire, j'aime l'église parce que c'est mon chez-soi, j'aime l'église parce que là, c'est mes amis, j'aime l'église là parce que c'est ma famille. Tāpēc es varu teikt, ka es mīlu baznīcu, tāpēc, ka esmu mājās, esmu pie sevis, esmu kopā ar kungu un esmu ar brāļiem un māsām, ar cilvēku kopienu, kas arī mīl Jēzu. Mais l'église n'est pas simplement ça, l'église est Jésus lui-même. Bet baznīca nav tikai tāda Dieva klātbūtnes vieta, baznīca ir pats Jēzus. C'est Jésus, c'est le grand Christ. Jo tas ir lielais, totālais teoloģija, saka Kristus. Parce que quand on dit dans la Bible, le Fils d'homme, les Juifs savaient très bien, le Fils d'homme, ce n'est pas simplement une seule personne individuelle, mais c'est tout un peuple, c'est tout le peuple. Kad jūdi sacīja cilvēka dēls, ar to viņi saprata, ka te nav runa tikai par Mesiju, bet par visu Dieva tautu, par Dieva bērniem. Il y a l'image pour montrer que l'Église de Jésus, c'est le corps du Christ. Un vēl, kas ļoti labi izsaka Jēzu kā baznīcu, ir Kristus miesa. Baznīca kā Kristus miesa. Alors on peut prendre le premier bâtiment parce que c'est là où Jésus se donne entièrement aux autres et ils deviennent tous corps du Christ. Jūs redziet, pirmā baznīca, pirmā mācekļu tikšanās vieta ir augšstabā. Tas jums labi ir attēlots, un tur mācekļi svin Jēzus klātbūtni, tur pirmo reizi viņi bauda Kristus miesu un asinis. Comme dit Saint Paul, Saint Augustin, reçois ce que tu es et deviens ce que tu reçois. Kā svētais Augustīns saka, saņem to, kas esi, un kļūsti par to, kas tev ir dots. Nous sommes donc dans l'Église, nous sommes les membres de Jésus, nous sommes ses cellules. Tad mēs esam Kristus miesa, mēs esam viņa
ķermenis, viņa šūnas, ja tā var teikt, pasaulē. C'est Jésus qui a choisi les frères et les sœurs, de nouveau. Un Jēzus ir pats, kas izvēlas sev brāļus un māsas un savus sekotājus. Mais là, il y a une grande unité, mais aussi une grande diversité. Un kas ir interesanti, ka tur ir ļoti liela vienotība, bet reizē šajā vienotībā ir dažādība. Et là, le signe pour voir ça, l'Église va qu'on faire beaucoup de travail, c'est, comme elle dit, aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous aime. Un šeit baznīcā priekšā ir liels darbs, jo Jēzus saka, mīliet viens otru, tā kā es jūs esmu mīlējis. Parce que le jour où les gens, le monde voit que nous nous aimons les uns les autres, ils vont croire. Jo tajā dienā, kad cilvēce pasaule redzēs, ka mēs mīlam viens otru, tiešām ar autentisku mīlestību, viņi ieticēs. Donc c'est pour ça, une manche importante de l'Église, c'est l'amour. Un tieši tāpēc otrs ļoti svarīgs tāds baznīcas aspekts, tēls, ir pati mīlestība. L'Église est amour, c'est pour ça que je peux aimer l'Église, parce qu'elle est amour. Baznīca ir mīlestība, un tāpēc es baznīcu varu mīlēt, jo viņa kā tāda ir mīlestība. Et l'image de cette Église-là, c'est l'Église comme épouse de Christ. Un, lai labāk to saprastu, baznīca tiek bieži saukta par līgavu, Kristus līgavu. Jésus est l'époux, il n'est pas simplement célibataire, il est l'époux, il n'a pas marié une femme, le mystère du mariage pointe vers un mystère beaucoup plus grand qui est les grandes noces entre Jésus, l'époux et l'Église. Jēzus ir līgavainis, viņš nav apprecējis, viņš nav ņēmis sievu, bet viņš ir ņēmis baznīcu kā savu līgavu un laulāto aicinājums atrod savu piepildījumu tieši šajās attiecībās starp Jēzu un baznīcu, starp līgavaini un līgavu. Alors la grande différence entre l'épouse de cette terre et l'Église comme épouse, un šī lielā starpība starp baznīcu līgavu, kas šeit uz zemes. C'est sur terre, l'épouse se fait belle elle-même. Uz zemes baznīca, ja tā var teikt, no ar saviem spēkiem cenšas būt skaista. Mais l'Église elle-même, l'Église comme épouse ne peut pas se rendre belle par elle-même. Bet patiesībā viņa kā līgava baznīca nevar izgreznoties un būt skaista pati no sevis. L'Église est obligée de venir chez Jésus pour être lavée par lui, pour devenir belle. Baznīca ir jāvēršās pie Kristus, jābūt Kristus mazgātai, izrotātai, lai būtu skaista. Il a donné sa vie pour cette Église. Il aime cette Église, même s'il la refuse. Baznīca, tātad Kristus mīl baznīcu, viņš par baznīcu ir atdevis savu dzīvību, pat ja baznīca pretojās un neatbild ar šo mīlestību, Jēzus vienmēr paliek uzticīgs. Il court après son épouse, il ne rejette pas. Var teikt, viņš skrien pakaļ savai līgavai, viņš nekad to neatmet. Nous aussi nous sommes appelés à aimer cette Église comme Jésus aime l'Église. Un mēs arī esam aicināti mīlēt baznīcu, kā Kristus to mīlēja. Ça c'est un grand don de Dieu. Un īstenībā tas kļūst par lielu Dieva dāvanu mums katram. Alors ici, donc, voilà, la première chose, c'est la prière. Un nākošais solis, kas šo mīlestību palīdz mums uzturēt, kas attieksme, kas ir svarīga, nepieciešama, tā ir lūkšana. Savoir cette relation privilégiée avec Dieu. Lai mums būtu šīs personīgās, privileģētās attiecības ar pašu Dievu. Et alors, notre Église est par nature missionnaire. Un mūsu baznīca jau pēc savas dabas, viņa ir aicināta būt misionāra baznīca. Ce n'est pas un club privé. Tas nav kāds privātais klubiņš. Nous sommes bien entre nous. Non, quand on est heureux, on le dit aux autres. Kad mēs paliktu tikai savā starpā un mums būtu labi, nē. Ja mēs esam laimīgi, tad mēs to vēlamies pavēstīt citiem un dalīties savā laimē. Comme Étienne Hillesum qui voit toute cette misère autour d'elle, les gens désespérés. Ka šī sieviete Etija Hillesuma, kas redzēja šo nabadzību, šo briesmīgo nožēlojumu cilvēku situāciju, kādā viņa atradās ieslodzījuma laikā. Regarder vers l'humanité, que Jésus, l'Église, c'est la convocation de l'humanité pour devenir Église. Tad jums jāuzlūko visa cilvēce, jo Kristus tieši cilvēci aicina un ņem cilvēkus un vēlas, lai viņi pilnā mērā kļūtu par jaunu tautu, par jauniem radījumiem Kristu. Notre but, c'est que la famille s'agrandit pour qu'il y ait plus d'amour et que le monde sera sauvé. Un mūsu uzdevums, protams, lai šajā ģimenē būtu vairāk cilvēku, lai cilvēki pievienotos, lai caur Dieva klātbūtni pasaulē tiktu izglābta. Il y a Thérèse de Calcutta qui disait une très belle phrase.
Kalkutas Terēze tagad jau svētā sacīja šādu ļoti skaistu atziņu. qui dit un peu ce que nous pouvons faire dans notre Église. Un viņa saka to, ko mums nevajadzētu darīt mūsu baznīcā. Es varu izdarīt to, ko tu nespēji. Tu vari izdarīt to, kas nav pas spēkam man. Kopā mēs varam paveikt lielas lietas. C'est-à-dire, Jésus a dit, si vous croyez, Tad, ko Jēzus saka caur to? Ja jūs ticat, vous pouvez faire des choses aussi grandes que moi, jūs varēsiet izdarīt tikpat lielas lietas kā es, même plus grandes, pat vēl mais lielākas, seulement ensemble avec lui. bet tikai kopā ar Jēzu. Pas de manière individualiste. Ne jau kaut kādā individuālā veidā. Il faut apprendre à renoncer à notre égoïsme, à notre égocentrisme. Mums ir jāiemācās atteikties no sava egoisma un egocentrisma. Et pour sortir de ça, il faut le grand tu. Un, lai tas notiktu, mums jāvēršas pie Dieva kā tu, kā tāda, kas ir persona, kas mūs pazīst, gaida un ar kuru mēs esam attiecībās. Qui est capable, qui a cette force de nous attirer, sortir de notre moi. Kas vēlas mūs izraut no mūsu egoisma, no mūsu egocentrisma un vēlas darīt mūs brīvus un, ja tā var teikt, izvest mūs no mūsu pašu ieslodzījuma. Comme Thérèse d'Avila, qui était une contemplative, Kā Svētā Vilas Terēze, kas bija karmelīta kontemplatīva klostermāsa. elle dit, si j'adore Jésus dans le Saint-Sacrement, Viņa saka tā, ja es godinu Jēzu Svētākā altāra sakramentā, si je l'ai vraiment rencontré, ja es viņu patiešām satiku, je dois être prêt à le rencontrer dans tous les pauvres que je rencontre. man ir jābūt gatavai viņu satikt visos nabaga brāļos un māsās, kas ir man blakus. Parce que c'est là que mes yeux vont s'ouvrir et je vais reconnaître ce même Jésus qui est dans le tabernacle, je vais le reconnaître dans les pauvres. Jo tur ticībā manas acis atvērsies un es redzēšu to pašu Jēzu, ko redzu tabernakulā, bet redzēšu to brāļos un māsās. À ce moment-là, je deviens un homme d'église. Amen. Un tieši tādā situācijā ar šādu attieksmi un mīlestību es kļūstu par baznīcas cilvēks. Dans la fraternité où j'habitais, Šajā kopienā, kur es kādu laiku pavadīju un dzīvoju, les frères disaient jamais critiquer l'église viņi brāļi sacīja, nekad mēs šeit nekritizējam baznīcu, parce que nous sommes l'église. jo mēs paši esam Si baznīca. nous critiquons l'église, nous critiquons Ja nous-mêmes. mēs kritizējam baznīcu, mēs sev nodaram pāri, jo mēs sevi tad Nous faisons kritizējam. mal à nous-mêmes. Mēs nodaram ļaunumu un sliktumu sev paši. Si on la juge, on se juge soi-même. Ja mēs viņu tiesājam, mēs tiesājam sevi paši, Parce que nous sommes partie de cette église. jo mēs esam daļa no šīs baznīcas. Alors aussi, voir tous les frères et les sœurs de toutes les confessions, Tāpat arī redzēt baznīcu plašāk, redzēt arī citu konfesiju brāļus un māsas. parce il y a deux sens pour le mot église. Jo vārdam baznīca ir divas nozīmes. Il y a un qu'on connaît un peu plus, c'est ecclésia, en grec, qui veut dire l'assemblée convoquée. Piemēram, grieķu valodā baznīca eklēzija, kas nozīmē baznīca kā sapulcēšanās, sasaukšanas vieta, kā tikšanās vieta. Mais il y a un autre que j'aime beaucoup, Bet ir otrs vārds un aspekts baznīcai, kas man personīgi ļoti patīk. il vient du mot church en anglais et kirk en néerlandais ou kirche en allemand. Kurienes nāk vārds baznīca angliski, vāciski, Nīderlandes valodā. Voilà, qui vient du mot kyriakon, Un šis vārds nāk no Kiriakona vārda, où le mot kyrios est dedans. kur ir vārds Kirijos kungs. Tātad Disons kyrie eleison, nous disons. mēs katru dievkalpojumu sakam Kirija Leison kungs apžēlojies Les par mums. kyriakon, ça veut dire ceux qui appartiennent au Seigneur. Un vārds Kiriakona nozīmē tie, kas pieder kungam. Donc il y a des gens, on peut appartenir à l'Église sans appartenir à Jésus. Tiešām var būt tā, ka cilvēki var piederēt baznīcai, bet viņi var nebūt satikuši Kristu, nepiederēt Kristum. Qui sont dans l'Église, qui ont peut-être même des grandes positions de l'Église, mais qui n'appartiennent pas vraiment à Jésus. Varbūt tā, ka viņiem pat ir kaut kādas atbildības, pienākumi baznīcā, bet viņi vēl nav satikuši, piedzīvojuši Jēzu, viņi vēl tālu no viņa. Pour eux, il ne faut pas les juger, il faut prier pour eux. Un par viņus nevajag tiesāt, bet par viņiem daudz ir jālūdzās. Et donc là, quand je sais que j'appartiens au Seigneur, ben voilà, je suis responsable de ce grand corps de l'Église. Un kad es zinu, ka es piedaru Kristum, tad manī arī dzimst un rodas atbildība par visiem, kas pieder baznīcai. Alors, toujours, quand je dis, je vais à l'Église, Atgriezīsimies pie šādas teikuma, ko mēs bieži sakam, es eju uz baznīcu. moi je disais ça quand j'étais petit, on va à l'Église.
Kad es biju mazs, es bieži to tā sacīju. Mais en réalité, ça sera beaucoup plus juste de dire je suis dans l'église. Bet daudz varbūt pareizāk teikt, ka es esmu baznīcā. Quand je suis à la maison, je suis dans l'église. Kad es esmu mājās, es esmu baznīcā. Si j'ai bien compris l'expérience de Jacob et d'Hilesum, Ja es pareizi saprotu Ieties Hilesumas un arī Jākaba pieredzi, par ko mēs runājam, mēs tā varam domāt. l'église est partout où Dieu est présent. Dievs, baznīca ir visur tur, kur Dievs ir klātesošs. Nous sommes temple Un de l'Esprit mēs Saint. esam viņa, jeb svētā gara mājoklis. Dieu, ce qu'il la demeure qu'il cherche, c'est justement nous, l'humanité. Dievs meklē sev mājokli, kur viņš to meklē. Viņš tiešām meklē cilvēka dabā. Viņš meklē cilvēkā, kas būtu gatavs kļūst par Dieva svētnīcu. Alors, rappelez-vous qu'en hébreu, maison de Dieu, c'est Bethel. Bethel. Atcerēsimies, ka ebreju valodā Dieva nams tulkojas kā Bētele. Maintenant, nous allons vers notre fête de Noël. Mēs tagad visi gatavojamies Kristus dzimšanas svētkiem. Et on sait que Jésus est né à Bethléem. Un mēs zinām, un tas mums tiks atgādināts, ka Jēzus ir dzimis Betlēmē. Tātad tas ir tas Bētele. C'est la maison du pain. Un burtiski tas tulkojumā nozīmē maizes nams, maizes māja. Mais ce qui est intéressant, donc c'est par l'empereur, ce grand chef de Rome, que Jésus est né à Bethléem. Un interesanti, ka lasam svētos rakstus caur Romas imperatoru, caur viņa pavēli, sanāk tā, ka Jēzus piedzima Betlēmē. Il ne pouvait pas être né à Nazareth, mais à Bethléem. Viņš nevarēja, ja tā var teikt, dzimt Nacaretē, tas būtu tā normāli savā dzimtajā pusē, bet viņam bija jāpiedzimst Betlēmē. C'est le plan de Dieu, hein, parce que Dieu voulait que Jésus soit né là, mais il utilise quelqu'un qui est cruel, tyrannique, qui veut recenser les gens. C'est comme ça que Dieu utilise le mal pour faire le bien. Un Dievs, ja tā var teikt, to ir nolēmis. Un, lai to īstenotu, Dievs pat izmanto valdnieku, kas varbūt nemaz neatbilst tām standartam, kas ir ļauns, nežēlīgs, asinskārs. Dievs patiešām ļaunumu var pavērst par labu. Viņš pat izmantos to, lai dabūtu, lai iegūtu, lai dotu labumu. Et tous ces gens-là qui sont descendants de David, ils doivent se recenser à Bethléem. Jo tiek izdota pavēle par cilvēku skaistīšanu, un visi tātad iedzīvotāji, kas ir jāatgriežas viņiem savās dzimtās ciltīs un tiek jābūt uzskaitītiem. Alors, surprise, il n'y a pas de place dans la place comme dans une grande salle, là, il n'y a pas de place pour eux. Un pārsteidzoši, kā Jāzepam un Marijam, kas gaida bērniņu, nav vietas starp cilvēkiem, nav patvēruma. Si on avait reconnu Jésus, que c'est lui qui va venir là, ça aurait été déjà tout de suite une belle église. Iedomājieties, ja viņu atpazītu Jāzepu un Mariju, saprastu, kāda viņa loma, uzreiz ierādītu viņiem namu, var teikt, ka tur būtu pirmā baznīca. Donc, finalement, la première église était l'étable. Parce qu'ils étaient refusés. Ja mēs tā padomājam, tad pirmā baznīca bija grota, bija ganu būdiņi, jeb ala, kur Jēzus piedzima. Là où vivent les animaux. Īstenībā tur, kur cilvēki uzturējās un lika dzīvniekus. Et voilà, là, la première église s'est fait, donc d'abord la Sainte Famille, Joseph, Marie. Joseph fait l'expérience de Jacob. Arī atcerēsimies, Jāzeps piedzīvo līdzīgu Jākabam pieredzi sapnī. Un var teikt, ka tieši Jāzeps, Marija un Jēzus ir pirmā baznīca. Et on voit que tous les bergers et les moutons arrivent là. Ils ont vu le ciel ouvert avec les anges qui montent et descendent. Un tieši var teikt, pie viņiem nāk cilvēki, nāk gani. Un var teikt, ka tieši piepildās šie apsolījumi, ka eņģeli kāp augšup un lejup. Un peu comme on voit ici à l'entrée de l'église, c'est Gloria in exception avec deux anges. Man ir vienmēr uzrunā šie divi eņģeļi, kas arī ar šo uzrakstu gods Dievam augstumos vienmēr tā kā ir mums acu priekšā. Et voilà, il y a aussi les mages qui viennent de loin. Eux reconnaissent le Messie et ils l'adorent comme roi. Protams, ir arī vēl austrumu gudrie, kas ir devušies ceļā, kas atpazīst šajā bērnā jūdu un pasaules ķēniņu. Et finalement, l'Église est née, c'est ça l'échelle de Jacob, de la croix. L'Église est née à l'extérieur, en dehors de Un la croix. īstenībā Jēkaba kāpnes nav nekas cits kā krusts. Krusts, kas tika uzsliets ārpus Jeruzalemes pilsētas,
krusts, uz kura mūsu pestītājs mira. Et alors, de nouveau, dans le cénacle où l'Eucharistie, il y a eu aussi la Pentecôte. Un atkal no jauna, tieši esot augšistabā, mācekļi tur piedzīvo vasaras svētkus, un arī tur ir baznīcas dzimšanas brīdis. Et l'Église est toujours en chemin. C'est Var pas teikt, ka sédentaire. baznīca vienmēr ir ceļā, viņa nekad nav apstājusies. Et je reviens au nouveau terme home, daheim. Nous sommes seulement chez nous comme nous sommes chez Dieu. Var teikt, mēs esam pie sevis tikai tādā situācijā, kad esam kopā ar Dievu. Esot kopā ar Dievu, mēs esam ar savu īsto identitāti. C'est pour ça que Noël, c'est une des plus belles fêtes, hein, quand les familles se rencontrent, se donnent des cadeaux mutuellement. Il y a souvent, peut-être encore plus fort que Pâques, un gros amour. Un tieši tāpēc Kristus dzimšanas svētki ir ģimenes svētki, kad cilvēks satiekās, ģimenes apdāvina, dara labu, izlīkst, un varbūt šie svētki ir vēl vairāk saprotami kā baznīcas svētki, kā lieldienas, jo te ir cilvēciskā mīlestība. Et je propose que l'avant, justement pour le cours alpha, de vivre ça comme une conversion, comme une préparation à vivre mieux l'Église, pour créer une belle, rendre l'Église plus belle. Un es jūs mudinu un iedrošinu, varbūt viens kā no adventa laika virzieniem, darbiem, apņemšanām, ko mēs varētu, kādā veidā mēs varētu veidot baznīcu. Paši esot baznīcā, viņu vairāk atvērtu, viesmīlīgu, kā sadraudzības izlīkšanas vietu. Un peu comme les aveugles qui suivent Jésus, ils ne le voient pas, mais ils font confiance en lui. Būt kā tie aklie, pirms dažām dienām evaņģēlijā lasījām, viņi ir akli, bet viņi seko Jēzum un viņi uzticās viņam. Et ils crient vers Dieu, Kyrie eleison. Viņi sauc uz debesīm, sauc pie Dieva, Kyrie eleison, kungs apžēlojies par mums. Et dans leur cri, ça fait ouvrir les cieux. Un viņu kliedzieni, tā var teikt, liek debesīm atvērties. Voilà, mes chers amis, bonne Église que vous serez. Mani dārgie draugi, es jums patiešām novēlu, lai jūs esiet baznīcas, lai jūs esiet viena Kristus baznīca, nesiet baznīcu pasaulē. Ce que je trouve très beau, c'est-à-dire, on dit, là où est l'évêque, là il y a l'Église. Man patīk ļoti šis apgalvojums, šī patiesība, ko svētie saka. Viņi saka, ka kur ir bīskaps, tur ir baznīca. Voilà, nous avons la chance ici, c'est mon traducteur, que l'évêque qui traduit lui-même. Un mums ir šī žēlastība arī bīskaps, kas šī brīdī tūko un pārstāv baznīcu. Et voilà, ça c'est l'expérience, vous voyez, l'expérience, il n'y a pas l'expérience de l'Église sans la présence de l'évêque lui-même. Īstenībā bez bīskapa klātbūtnes mēs nevaram piedzīvot arī baznīcas sūtību, baznīcas, ja tā var teikt, klātbūt šeit uz pasaules, jo tas arī ir ļoti svarīgs baznīcas aspekts. Voilà. Bon avant, en Tad avant. labu adventu, tad vārdu spēle un uz priekšu, jo advents, burtiski franču valodā nozīmē doties tālāk, doties uz priekšu. Tagad darbs grupiņās, kā parasti sanākot kopā, vai arī tie, kas ir tiešsaitē saslēdzoties, un par nedēļas nogali mēs komunicēsim vēl tālāk. Paldies visiem par līdzdalību. Paldies Jāzepam. Merci beaucoup. Paldies. 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 Tu peux dire aussi peut-être sur l'église du ciel, pour le faire, si tu veux. Ah oui, Vēl varbūt viena atziņa, kas būtu jāpasaka, ko Jāzeps gribēja pateikt. oui, parce que l'Église n'est pas simplement l'Église sur terre. Hein? Es jums sacīju, ka es runāšu tikai par pašu ievadu, jo jums jāsaprot, ka baznīca nav tikai šeit uz zemes. Depuis 2000 ans, il y a l'Église du ciel. Kopš 2000 gadiem baznīca ir arī debesīs. Ceux qui l'ont précédé, ils sont avec nous. Visi tie, kas ir bijuši pirms mums, kas dzīvoši Dievam patīkamu svētu dzīvi, Ils sont déjà plus nombreux que nous. Ici sur viņi terre. ir daudz lielākā skaitā, kā mēs šeit uz zemes. Et alors eux prient avec nous, c'est la communion des saints. Un viņi lūdzās kopā ar mums, viņi ir ieinteresēti mūsu ticības, ja tā var teikt, ceļā, un to mēs saucam par svēto sadraudzību. Nous avons prié ça, vécu, célébré ça le 1er novembre. Mēs to īpaši izjutām, kad svinējam 1. novembrī visu svēto dienu, L'Église triomphante. un mēs to saucam par triumfējošo baznīcu. Alors il y a l'Église aussi, l'Église souffrante. Bet ir vēl arī cietošā baznīca. Et ceux qui sont en état de purification. Tas ir tie, kas jau
pēc nāves ir tādā šķīstīšanas stāvoklī, kas vēl nav bijuši gatavi skatīt Dievu vaigu vaigā, bet ir ceļā uz to. Ils ont besoin de notre prière, Un viņiem ir vajadzīga mūsu lūgšana. mais eux prient aussi pour nous déjà. Bet viņi arī jau var un arī lūdzās par mums, jau tajā stāvoklī, kādā viņi ir. Et quand on prie pour eux, ils sont tellement reconnaissants qu'ils prient pour nous quand nous sommes à la mort. Un ir labi par viņiem lūgties un viņus pieminot, jo lūgšana viņiem ir ļoti vajadzīga. Viņi būs kopā ar mums un klāt, tad, kad mēs šķērsosim šīs dzīves robežu, kad pienāks mūsu nāves brīdis. Nous, c'est l'église qu'on appelle dans la tradition l'église militante. Un tad mēs esam tā karojošā, tā mazliet neparasti, bet tāda militārā baznīca, kas esam ceļā, kuriem ir šis uzdevums tiekties uz debesu valstību, debesu Jeruzalemi, godības pilno baznīcu un neaizmirst par tiem, kas cieš. Bet mūsu uzdevums ir tātad iet uz priekšu un cīnīties. En réalité, ce combat, c'est le combat de Dieu. Nous sommes simplement priants, c'est lui qui Bet īstenībā, ja mēs sakam, ka mēs tā kā esam karošā baznīca, tas nozīmē, ka tas ir Dieva karš. Mēs tikai ņemam dalību tajā. Dievs jau ir tas, kas visu izdara, glābu, kas mūs attaisno un dāvā pestīšanu. Donc, comme chrétien, je ne suis jamais seul. Un kā kristietis es nekad neesmu un nepalieku viens pats. Amen. Amen. Paldies!